Labdien! Es esmu meitene, kurai ļoti patīk basketbols. Es uzaugu sporta zālē un sāku spēlēt basketbolu, un jau skaidri varēja redzēt, man nesanāks. No manis nesanāks izlases spēlētāji, no manis nesanāks profesionāli spēlētāji. Es nebraukāšu apkārt pa pasauli ar komandu. Nesanāks. Bet ko darīt? Patīk tas basīts. Es turpināju spēlēt. Man nesanāk nospiest. Es turpināju spēlēt basīti un izmantot katru izdevību būt klātam sporta veidam. Viena no jaukām opcijām ir tiesāt spēles. Uz laukuma nē, tur šausmīgi lamājās tiem tiesnešiem, sūta ziepēs un vēl vis kaut kur. Tad es pie galdiņa. Kas ir pie galdiņa? Pie galdiņa ir fiksēt laiku, rezultātu, statistiku un tā tālāk. Ziniet, baigi labā lieta. Skolas laikā var neiet uz stundām, ka ir turnīrs, jo tu raksti spēles. Augstskolas laikā ļoti laba štele, jo tu vienmēr dabūni labākās vietas zālē, tās tev tiek pat rezervētas un vēl piemaksā kaut ko. Forši. Tā es to hobiju kopu, priecājos. Un pati vēl ar vienu aršatu uzspēlēju. Jaunības gados es biju diezgan kautrīga, un, lai pat pierakstītos pie daktera, man vajadzēja 3 reizes savā galvā izdomāt, ko es teikšu, kā pareizāk, lai mani saprot. Un tad man drosmīgi draudzene, mēs aizbraucām kopā strādāt uz kruīzes kuģi, 8 mēnešus Amerikā, un tad tā pasaule tā atvērās. Jo tad tu saprati, ka īstenībā bieži vien, kad tu no kaut kā baidies, tu jau nepamēģinās, ka nezinās, ka tur nekas traks nav. Un tu saproti, ka komunicēt ar cilvēkiem var, viņi nekož, un vajag darīt to biežāk, un radīsies tāda daudz paziņu un cilvēku apkārt, un arī darba jomā. Ja kaut ko tu nemāki, bet tu gribi to darīt, tu mācies, tu strādā, un tev pavarās pozīcijas. Un es tajā laikā nomainīju uz kuģi 4 pozīcijas un nokļuvu pat administrācijā pašās beigās. Un braucu mājās ar tādu atziņu, ja es kaut ko gribu, un tad man ir vienkārši tas jādara. Tas nekas, ka es nemāku. Ja jau citi to var, kāpēc es to nevarētu? Un es turpināju tieši dzīvot basketbolā un pieņemt izaicinājumus, arī par kuriem baidījos un ko nezināju. Un rakstīt ne tikai spēles, bet tieši arī organizēt turnīrus. No 2007. gada mums Latvijā to ir bijis diezgan daudz, gan Eiropas čempionāti, gan pasaules čempionāti. Ņēmu tajos dalību aktīvi un piedzīvoju vairākus fantastiskus momentus. Protams, čempionātās ļoti svarīgi, ka tava komanda spēlē labi, jo ja tava komanda spēlē labi, tad arī tu esi norganizējis labi, jo savādāk neviens par tevi tāpat neko nezina. Ja komanda nespēlēs labi, tad arī nezinās, kas tie tādi organizatori ir. Tas gan ir fakts. Un otra lieta, pēc 2015. gada norganizēta ļoti laba Latvijā grupu fāzes Eirobasket, man uzaicināja Starptautiskā federācija kļūst par tehnisko delegātu. Tehniskais delegāts, kas tāds ir, izklausās tāds ļoti tehnisks, ja? Aizēja kaut ko pieskrūvē un tā, bet basketbolā tehniskais delegāts ir cilvēks, kas ir nozīmēts kā uzraugs, kā galvenais persona no tiem sacensību organizatoriem, vai nu uz spēli, vai nu uz turnīru kopumā, un tu palīdzi tai spēlei no sākuma līdz laimīgām beigām. Līdz laimīgām beigām ir tas, ka tev ir rezultāts. Un principā tu dari visu iespējamo, lai tas tā arī notiktu, un atkal tev ir labākās vietas pie laukuma un rezervētas. Un pateicoties šai profesijai, man sanāca nokļūt pasaules čempionātā Austrālijā. Man sanāca piedalīties augstākajā Čempionu līgas Final Six. Man sanāk, un es neesot spēlētāji, turpinu šo spēli baudīt pirmajā rindā un izbaudīt to pilnā krāšņumā. Neskatoties uz to, ka tomēr, jūs man varat piekrist, nepiekrist, bet tomēr sports ir vīriešu štēle vairāk. Tā. Un arī, ja mēs tā skatāmies, tiesnešu lauciņos, tur tomēr figurē vīrieši. Bet šad tad kādai dāmai atrodās vieta. Man dažreiz palaimēs. Un liekot šo visu pieredzi kopā,
Pirms 4 gadiem man uzaicināja ģenerālsekretārs atkal mesties avantūrā un mēģināt kandidāt Eirobasketam 2025. Jāgatavo dokumenti. Grupu fāzē viss skaidrs, to mēs jau vienreiz paveicām. Bija forši, noteikti arī būs labi. Nē, arī fināla fāzē, kad atbrauc 16 komandas kopā šeit, mums atbilst zāles standartiem. Mums nav pietiekami 5 zvaigžņu viesnīca. Nē, pamēģinam. Labi, 1% pamēģinam. Un tā, kad mēs uzzinājām arī tos kandidātus, daudzas valsts, un tajā laikā Krievija, Ukraina, Ungārija un mēs. Dažādi, kā mēs zinām, notika dažādas lietas un pavērsieni. Un tad, kad notika pirms 3 gadiem šī paziņošana, bijām palikuši mēs vienīgie kandidāti uz fināla fāzi. Un mēs dabūjām to finālu. Mēs 1% piepildījās. Tomēr ir vērts kādreiz aizpildīt dokumentus. Nevar zināt. Sanāca. Mēs bijām ļoti priecīgi un mēs iztēlojāmies, ka tas būs fantastisks ceļojums ar priekiem un tas viss aizies viegli un skaisti. Un, protams, mēs piedzīvojām gan vētras, gan izaicinājumus un visu. Bet kopumā, man liekas, atskatoties uz to visu, tagad bija labi, bija forši. Un, protams, lai to izdarītu, bija vairāki aspekti, uz kuriem es gribētu atskatīties, kas palīdzēja radīt šos svētkus. Un viena no tādām lietām ir noteikti tas, ka tas nebija tikai Basketbola savienības pasākums, bet tas bija gan valstisks, gan pilsētai noderīgs. Un arī, ko mēs centāmies darīt, mēs gribējām to pasniegt, ka tas ir ne tikai Rīgas, bet ka tas ir Latvijas. Un caur sporta skolām, caur pašvaldībām mēs piedāvājam dažādas opcijas jau pirms pasākuma baudīt to pasākumu un par viņu runāt. Un mēs vedām kausu uz sporta skolām un mēģinājām jau pirms pasākuma radīt sajūtu. Paldies. Un cenšoties, ka tas nav tikai par Latvijas izlasi, bet tas ir īstenībā par mums visiem un kaut kādā daļā būt tajā pasākumā kaut mazai daļai, man liekas, tas bija fantastiski. Un arī pašvaldības to ideju paņēma un bija fanu zona ne tikai Rīgā, bet bija gan Liepājās, gan citās mazās pilsētās. Un pilsētas arī spēja dzīvot līdzi, ja ne tikai arēnā, bet arī kaut kādās citās vietās. Viesnīcas mums ir, tas ir forši, bet atbilst standarti un 5 zvaigznes un lielākā daļa 2 metri ar kapeikām. Un es eju pa kādu viesnīcu, un man jau nekas netraucē. Man metas 5. Bet tad iet kāds mans kolēģis, kurš ir garāks, un exit zīmes traucē. Un tā, kā ir, tā ir. Bet, ja tev kaut kā nav, vajag atrast kaut ko, kas tev ir, un iedot kaut ko vairāk. Un tad, ko mēs centāmies darīt, mēs uztaisījām 120 gultu pagarinājumus. Tādus pufus. Jo es apguļos gultā, man ir ērti, bet 2,30 mēs gultām speciāli šuvām pagarinājumus, kas tagad īstenībā dzīvo kādā bērndārzā vai skolā, kā apsēdeklītis. Mēs brīvajās telpās radījām spēlētājiem, kuri kāds varbūt uzturējās pat mēnesi tur, aktīvās vietas, lai viņi var uzelpot, lai viņiem nav jādzīvo mazās istabiņās, bet lai viņiem ir iespējas dzert kafiju, spēlēt golfu un tā tālāk. Un justies ērti, un līdz ar to tā viesnīca kļūst daudz patīkamāka. Biļešu tirzniecība, viens no mūsu tādiem
pozitīvajiem momentiem noteikti bija tas, ka Igauni bija mūsu sadarbības partneri un viņi mums palīdzēja noteikti vairākas spēles izpārdot arēnā un līdz ar to arī papildināt mūsu veiksmes stāstu. Komanda ir komanda, komandā ir darbinieki un viss, bet neviens liels pasākums nevar notikt bez brīvprātīgajiem. Brīvprātīgie arī šeit, jā, jūs esat malači. Jūs tur bijāt, varbūt redzēsiet bildēs. Jā, brīvprātīgie mums kopā palīdzēja 373 brīvprātīgie, kuri katru dienu nāca ar smaidu, nāca ar azartu, nāca ar savām idejām, nāca ar savu deksmi. Un tu ejot no punkta A līdz punktam B satiec tik fantastiskus, azartiskus cilvēkus, kas palīdz tavai idejai, tavai iecerēji tapt par burvīgu. Pozīcijas bija dažādas, iespējas bija dažādas, un mēs arī centāmies katrā spēlē pateikt paldies kādam īpašākam brīvprātīgie, bet viņi visi bija īpaši, un tas noteikti radīja mums fantastiskus, palīdzīgas rokas. Drošības jautājums mūsdienās vispār ir ļoti tāds, man liekas, tāds izaicinošs, un tagad jau atskatoties, protams, jāsaka, bija veiksmīgs, bet nebija ne diena, kad mēs par to nedomājām, jo mēs zinām savu publiku, kāda esam mēs, kādi latviešu skatītājs gan futbolā, gan basketbolā, bet, kad tev nāk pretī serbu līdzutējs vai Turcijas līdzutējs, tad ir tā savādāk tā ķīmija, bet kopumā, man liekas, sadarbojoties visām instancēm, arī šis bija tas veiksmes stāsts, ka mums izdevās. Ļoti liela nozīme ir sponsoriem, protams, un tajā visā ir tā, ka tikai ne Basketbola savienība vai izlase runāja par to, bet arī sponsori ar savām aktivitātēm, ar savu iesaisti padarīja to visu tādu krāšņāku un dzīvīgāku. Un tas pienesums ir ne tikai finansiāls, bet viņš ir arī tāds ļoti visās jomās tāds jaudīgs un jūtams. Uz vienu spēli saorganizēt grandiozus svētkus ir diezgan grūti un finansiāli, ekonomiski ļoti neizdevīgi. Bet ja tev ir 31 spēle, tev ir iespēja radīt ne tikai baudījumu par pašu basketbolu, bet arī apkārt. Gan gaismas, gan konkursi, gan visu. Un manuprāt, mēs pārvērtām arēnu īpaši, un viņi noteikti izskatījās savādāk, un tas piedzīvojums bija ne tikai par spēli, bet arī par visu apkārt. Latvijas valstsienība. Izlase, fantastiski puiši, viss, bet šoreiz līdz galam, protams, mums pietrūka, lai mūsējie spēlētu tālāk, un lai mēs būtu līdz sirdī apmierināti, bet neskatoties uz to, čempionāts turpināja dzīvot un turpināja dzīvot diezgan labi, bet pateicība, protams, ir arī mūsu puišiem, kad viņi gan visās aktivitātēs piedalās ziedojot savu laiku un savu brīvo laiku. Viens no lielākajām tādām rozīnītei uz kūkas, es gribētu teikt, bija mūsu fanu zona, ko novērtēja arī Startautiskā federācija un arī pie mums apskatīt un mācīties mūsu sasniegumus bija arī nākamie pasaules kausa organizatori. Visi atzina, ka fanu zona ir kaut kas īpašs. Tā sākumā kalpoja mums tīri, lai nodrošinātu skatītāju plūsmu starp spēlēm, tad pēc tam tā kalpoja kā ļoti forša atpūtas vieta, kurā satikties, atpūsties un izklaidēties. Un tas, man liekas, iedeva tādu ļoti, ļoti dzīvīgu un tādu to mūsu mazo arēnu palielināja par krietni lielāku un jaudīgāku. Un vēl, man liekas, ir tas, ko bieži vien mēs darām, un tad kaut kā, lai par mani runā darbi. Bet dažreiz mums pašiem ir jāpaskatās, un tomēr ir jārunā par to, ko mēs darām un kā mēs darām, it sevišķi, ja mēs to darām labi. Ko mēs pierādījām, kā vienmēr, ka latvieši ir sīksti, ka latvieši grib strādāt, un ja varbūt mums nav tādas infrastruktūras vai tādu materiālo iespēju kā lielām valstīm, bet mums ir sīkstums, mums ir viesmīlība, un to mēs pierādījām. When you have to organize the first phase plus the final phase, it's really challenging for the LOC, and they did an amazing job.
and not only from the professional way, also in the personal way. They were extremely warm with everybody. Tādi basketbola svētki, kā bija šobrīd 2,5 nedēļas. 31 spēle tika norganizētas 11 spēļu dienās, 170, 180 tūkstoši cilvēki. Mēs runājam šobrīd tikai par tiem, kas skatījās spēli. Last night game is one of the best final of Eurobasket that we have ever seen. Es domāju, šis bija ļoti labs pasākums ar milzīgo pievienoto vērtību. Es teicu 10, bet es samelojos. Ir 11, ir X faktors. Un X faktors ir arī tas, ko man arī devis basketbols. Un tā ir komanda, tā ir komandas saspēle, tā ir komandas spēle. Un šis pasākums nav mans nopelns tikai, bet ir komandas darbs. Mēs kopā gandrīz dzīvojām mēnesi, maz gulējām. Bet, ja gājām uz šo pasākumu ar smaidu, ar jokiem un viens otru uzmundrinot, mums veidojās ļoti laba ķīmija. Tāpēc es varētu teikt, ka basketbols ir noteikti iemācījis saspēlēties un darīt to labi. Un tāpēc es domāju, ka komandā ir spēks. Un latvieši ir sīksta tauta, un ja viņi kaut ko vēlas un dara, tad viss sanāk. Man sanāca un mums sanāca. Paldies! Kas tas bija par virsrakstu? Man nesanāks. Kas tas tāds bija? Man nesanāca būt izlases spēlētājai. Tas Štruns. Patiesībā es Marutu pazīstu ļoti sen. Manuprāt, no kāds gadsimta mīs. Un viņi strādāja Latvijas jaunas basketbolīgā kādu laiku. Un man jau, Maruta, ir tāda pilnīga sajūta, ka nav jau stāsts par šo basketbolu, bet ir stāsts par to laiku, kad tu ar sirdi un dvēseli iesaistījies visur un darīji to ar prieku. Viennozīmīgi. Man liekas, tas atslēgas moments ir tas, ka es esmu laimīga, kad es varu darīt darbu, kurš patīk un kurš sniedz prieku un kurā tu gūsti gandarījumu un baudu. Tas ir fantastiski. Okay. Runājot par pagājušā gada notikumiem, 3 lietas, ko tu nedarītu. Nav tādas. Jo! Viss piedzīvotais ir fantastisks atmiņu buķete. Un, man liekas, tieši tāpēc arī, ka tas bija tik fantastisks. Un es guvu gandarījumu no tā visa. Un es teiktu, ka tas bija mans panākums. It sevišķi kolēģu novērtētājs lika justies ļoti labi, pateicot viņu pateicības. Un tas viss, man liekas, tāpēc man liekas, ka nav vērts darīt kaut ko citādāk. Vai nav tā, ka mēs Latvijā organizējot liels pasākums, tā skaitā arī basketbolu un pasaules čempionātu hokeja un vēl liels, mēs patiesībā nodarbojamies ar tādu sirds labdarības, sirds brīvprātīgo darbu. Mēs nerēķinam stundas, nerēķinam naudu. Tā, cik es varu to būšu, ko es par to saņemšu. Bet tā laikam ir daudziem. Ja tu paprasīsi skolotājiem, kurš ir sirdsdarbs skolotājs, viņš arī nerēķina stundas un lietas. Vai tas ir mūsu, varbūt, tāds latviskā mentalitāte? Man liekas, ka jā. Jo, ja es paskatos saviem vecākiem, kā viņi ir darba holiķi, ja viņiem tas patīk. Un tas, man liekas, ir lielākai daļai cilvēku. Un mēs tādi esam. Ļoti liela tā sajūta, ka tādi esam. Un es īsti nevaru saprast, vai tas ir labi vai tas ir slikti. Gan. Gan. Paldies. Paldies, Maruta. Burvīgi. Končiņas saldumiņam. Paldies. Pēc vakaram. Paldies. Paldies tev. Paldies, Maruta.